Pāris dienas atpakaļ iznāca tehniski apskatē jaunas normas par dīzeļa auto izpildes sistēmām. Ja tu neizliec kursā, tad skaties līdz galam, mēģināšu pastāstīt. Tagad tehniskā apskatē pārbaudīs ne tikai dūmainību, bet arī tās cietās daļiņas, kuras nedrīkst pārsniegt 1 miljonu uz kubikcentimetru. Ja tev viņas pārsniedz, tad, diemžēl, tehniskā apskatē būs divnieks. Vēl viens sūdīgāks moments ir tad, ja tas skvap filtrs ir izgriezts, vai viņš ir aizgājis ciet, vai viņš ir saplēsājis vai UTT. Tad tehniskā apskate tev izvēršas tādā tā kā liela jautājuma zīme, vai tu izies vai neiziesi. Bet mēs varbūt tev varam palīdzēt. Ja tu gribi pārliecināties par savu auto tehnisko stāvokli un par tām saucamajām cietamajām daļiņām, tad droši var atbraukt pie mums. Mums ir tieši tāds pats aparāts kā CSDD. Samērīsim, nomērīsim, lai tev nav nekāda pārsteiguma, un tu vari droši braukt uz tehnisko apskati. Vēl viens moments par to kvēpu filtru ir tas, ka varam droši atbraukt pie mums. Mēs viņu varam izmazgāt, kas izmaksās vismaz 10 reizes lētāk kā pirkt viņu jaunu. Tā kā brauc pie mums, uztaisīsim konsultāciju, pārbaudīsim kvēpu filtru, izmazgāsim, varbūt tās attīrīsim, sakopsim, izpētīsim. Visu kaut ko varam mēģināt izdarīt. Tā kā brauc, zvani 22303311, JVK Pro, pieduries jau 28, un gan jau kopā kaut ko izdomāsim, ko darīt ar tavu auto.